Vai vēlaties izveidot savu veikalu ar smartticle, ieskaitot maksājumu apstrādi un rēķinu izrakstīšanu? Tad varat konfigurēt maksājumu apstrādātāju, izmantojot maksājumu moduli. Noklikšķiniet uz pogas maksājumi un izvēlieties savienotais konts. Pēc tam dodieties uz Stripa Payment. Ja jums jau ir Stripa konts, varat to šeit sasaistīt, noklikšķinot uz savienot standarta vai Express kontu, vai arī izveidot jaunu Express kontu tieši. Pēc tam tiksiet novirzīts uz Stripa pieteikšanās lapu, kurā būs jāievada uzņēmuma informācija. Piezīme: pārliecinieties, ka jums ir uzņēmuma dokumenti. Sadaļā Savienotais konts jums ir arī iespēja savienot savu PayPal kontu ar smartticle. Sīkāku informāciju par to atradīsiet atsevišķā skaidrojošajā videoklipā. Kad Stripa konts un vai PayPal konts ir aktivizēts, noklikšķiniet uz maksājumu metodas, lai aktivizētu vai deaktivizētu vēlamās maksājumu metodas. Citas maksājumu metodas, piemēram, SEPA vai Link, vispirms ir jāaktivizē vienu reizi Stripa kontā. Saglabājiet izmaiņas, un pēc tam varat izveidot savus produktus un cenas sadaļā Veikals. Abonementus, kas iegādāti izmantojot PayPal, var atjaunot automātiski. Lai atjaunošana darbotos, ir jāiestata tīmekļa āķis. Lai to izdarītu, dodieties atpakaļ uz lietotnes un pieteikšanās informācija savā PayPal kontā. Izvēlieties iepriekš izveidoto lietotni un noklikšķiniet uz tās. Ritiniet lejup un noklikšķiniet uz Add Webhook. Sadaļā notikuma veids izvēlieties visi notikumi. Sadala webhook URL pvnenergy at https://app.smarticle.com/api/paypal/webhook. Saglabājiet izmaiņas un iestatīšana ir pabeigta.